ka atvēlēti 30 000 eiro. Tā bijusi iespēja, kas jāizmanto. Sapratām, ka, lai šis pasākums būtu kontrolēts, mums ir jāpiedāvā konkrēti pieturpunkti un pašiem jāizvēlās, ko tad mēs no Latvijas viņam gribam parādīt. Ja mēs to nebūtu darījuši, tad visticamāk viņš būtu atbraucis, varbūt apskatījies uz lidostu, aizbraucis līdz Zolitūdai un tieši tik daudz par Latviju būtu uzzinājusi pasaule. Un aktivitātes arī it kā bijušas pārdomātas, jo viņam kā slavenībai reti ir iespēja pieskarties Melnzemei. Viņš patiešām bija ļoti sajūsmināts tieši par šīm divām aktivitātēm, jo nekur citur šādu koku viņš nebija stāstījis un arī gatavojot maizi. Viņš bija pārsteigts, ka viņš nezināja, maizi viņš ēda arī ikdienā, ka tas ir grauds, no kā tiek sagatavoti milti, un arī šī informācija ir svarīga, kas nonāk pie jauniešiem. Tikšanās ar atbalstītājiem pie brīvības pieminekļa un kāpšanu uz tā nebija saskaņota. Netika pieteikts arī pasākums. Kārtību nodrošināt kļuva sarežģīta. Bērni un jaunieši kļuva teju agresīvi, cīnoties par satura veidotāju uzmanību. Viņš pats tiešraidē sacīja, ka viņam lūgts pamest brīvības pieminekļa laukumu. Policijas priekšnieks lika doties prom. Pašvaldības policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu, skaidros atbildīgās iesaistītās personas. Rīgas mērs šodien intervijai nepiekrīt, nedz attālināt videozvanā, nedz telefoniski. Saņēmām šādu ziņu. Pasākums pie brīvības pieminekļa nebija saskaņots ar Rīgas domu. Sapratu policists, kuri koncentrējas uz kārtības nodrošināšanu, lai neciest bērni. Vienlaiks organizatoriem bija jārūpējas, lai visiem tiktu paskaidrots, kas ir brīvības piemineklis un kādu noteikumu jāievēro. Bet to, ka pasākums būs un iespējams būs liels bērnu skaits, zināja gan. To apstiprina Investīciju un attīstības aģentūra, kur organizēja pieturpunktus šim satura veidotājiem. Un tas brīvības piemineklis bija plānots iespējams turpat kaut kur blakām pie parciņa, bet redzot milzīgās masas, lai neapdraudētu visu arī skaitā dzīvības, tas izvērtās kā izvērtās. Bet mērs vakar aizšova spīti tiešraidē priecājās, ka pie pieminekļa viņš bijis. Kaut mērs šodien saka, ka pasākums pie pieminekļa nebija saskaņots, pieturvietas tika plānots kopā ar Rīgas mēra biroju un Rīgas turisma aģentūru. Informēta tika arī policija, uzsver Investīciju un attīstības aģentūras direktori. Viņas vērtējumā, neraugoties uz to, mērķis tika sasniegts. Par tām minimālajām izmaksām, kādu rezonanci un kādu uzmanību mēs esam panākuši un cik ļoti Latvijas vārds ir izskanējis pasaulē, un tas ir viennozīmīgi lielisks notikums. Tikmēr bijušais valsts prezidents Raimonds Vējons publiski atvainojies, ka plānotā tikšanās pie brīvības pieminekļa neizvērtās tik sekmīga, cik plānots. Šodien rakstiski Vējons gan uzsver, ka ir svarīgi izmantot iespējas reklamēt valsti arī šādos veidos, bet uzsver, ka tikšanos pie pieminekļa nerīkoja viņš. Investīciju un attīstības aģentūrā saka, ka noteikti nebija plānots, ka satura veidotājs kāps uz pieminekļa. Nebija gaidīts, ka sapulcēsies arī tik daudz cilvēku, jo iepriekš netika oficiāli izsludināts, ka viņš tur būs.